Labrīt, labrīt, labrīt! Šodien pastaigas un dejošanas treniņš. Saule tikko sākusi lūrēt starp mākoņiem, piešķirot rīta ainavai maiglu, zeltainu un nespodru mircumu. Ja tev nav ieraduma katru dienu pastaigāties, tad kā iesācējam tev piedāvāju sākt šādu pastaigu treniņu plānu. Pirmo nedēļu katru dienu pastaigāties no 10 līdz 15 minūtēm, ar katru nākamo nedēļu savas pastaigas pagarināt par 5 minūtēm ilgāk. Plāna efektivitāte ir regularitāte un samērīga izturības audzēšana. Dejas un pastaigas apvienošana ir lielisks veids, kā padarīt interesantāku un saistošāku treniņu. Jo īpaši deja ir veids, kā iesaistīt visu ķermeni – rokas, kājas, torsu, galvu. Dejās var izmantot visus deju stilus, soļus, kustības. Šī dažādība treniņiem iedod aizraujošāku raksturu, padarot mazāku iespēju, ka paliks garlaicīgi un uzsākto procesu pametīsi. Tā ir liela problēma uzsākot jebkuru jaunu ieradumu – saglabāt interesi. Manu soļu skaņa uz ceļa, putnu dziesmas un bērnu čaļas ir vienīgās rīta skaņas, kuras varu dzirdēt. Tām ir nomierinoša ietekme. Un tā rada piederības sajūtu pie šīs pasaules. Es izvēlos pastaigāties pa takām, kuras no abām pusēm ieskauj koki. Ap mani viegli virpuļo migla, radot sapņainu, ēterisku atmosfēru. Šorīt man nav paņemta līdz neviena ierīce, kura atskaņotu mūziku. Kustos vadoties pēc savas dejotājas ilgos prakses gados uztrenētās iekšējā ritma izjūtas. Tomēr gan tu, gan es varam savākt savu mīļāko dejas mūziku kolekciju un to izmantot. Dejā kustinot visu savu ķermeni palīdzi uzlabot sev līdzsvaru, koordināciju, spēku un izturību. Šo staigāšanas un dejas kombināciju var miksēt, kur dažas minūtes staigā un pēc tam dažas minūtes dejo. Izvēloties takas ar dažādiem slīkumiem, tu iegūsti vēl vienu izaicinājumu savam ķermenim. Noslēgumā gribu tev atgādināt, ka tev ir maņas, ar kurām tu vari dzirdēt, redzēt, saost un just. Izmanto tās visas savās pastaigās. Līdz nākamajai reizei. Turpini kustēties un esi vesels.